min bror, savotava zemi, savolad galor. Celi zbroj, my smora zeme, divo godeno. Zidi broj, lai trešo zvaigzne, otkon speidet slav. Ir leģenda, ka Ādams pēc pirmā sava grēka lūdzis Dievu parādīt šā grēka sekas. Un Dievs viņam parādījis 3 jūras – sviedru, asaru un asiņu jūru. Tie, kas netic Dievam un stāstiem par iedzimto grēku, lai tā īsti platām acīm paskatās pasaulē un pagājušo laiku vēsturē, tad sapratīs. Visas dzīvās radības ienaidniece ir nāve, un no tās bēga viss, kas dzīvs, bet neviens nevar aizbēgt. Reizē ar dzimšanu arī cilvēks atnes sev līdzi nāves sēklu. Kas reiz dzimis, tam arī jāmirst. Kristus aicināja katru ņemt savu krustu uz pleciem un sekot viņam. Kopā ar Kristu ne tikai vieglāk ir nomirt, vieglāk arī dzīvot. Kristus mācība spēj dot dvēseles mieru nevien katram atsevišķi, bet tā veicina mieru starp ģimenes locekļiem, starp kaimiņiem, tautām un valstīm. Kur valda Kristus gars, tur nebūs netaisnības, tāpēc nebūs nemiera. Tur nebūs arī vislielākā nemiera – kara. Jo pestītāja pirmais vārds saviem mācekļiem bija miers jums, dvēseles miers. Tā savos sprediķos savu tautu uzrunāja Julians kardināls Vaivods. Man jums jāpasaka, ka priekš manis arī speciāli šī diena ir ļoti zīmīga. Kā redzat, ar pēdējiem spēkiem es atvadu šoreiz no Dieva mātes. Es atnācu tieši no seminārā. Vasarā uz Aglonu kā vikars, bet pēc dažām nedēļām jau man tika uzdots, ka dekans Velkma aizbrauca pāri Daugavai, man bija uzdots Aglonu vadīt. Tā kā es reizi biju vikars, i prāves, un šodien es atvados Aglonas jau varbūt pēdējo reizi, jo pēc 2 dienām man būs 95 gadi.
šodien mēs svinam otru pavasaru Agronā. Un tāpēc, lai Dievs un Dieva Mātes savu svētību piešķir, kad tas pavasars izvērstos par ēstu vasaru. Ja esam grēkojuši, tad turpmāk centīsimies dzīvot tā, ka pestītājs mocē, ka apostoli to ticību izplatē, un ka mūsu tauta jau 800 gadu Dieva Mātei kalpoja. Atvadas no Latvijas pirmā kardināla Juliana Vaivoda Svētā Jēkaba katedrālē Rīgā 1990. gada 27. maijā. Monsignora Jāņa Pujāta uzrunā. Atvadu dievkalpojums no Dieva miera aizgājušā kardināla Juliana Vaivoda ir sapulcinājuši šodien ne tikai mūsu katoļu ticīgos baznīcēnus, bet arī viesus un garīdzniekus gan no citām republikām, gan no citām konfesijām. Dievkalpojumu šodien vada Lietuvas kardināls Vincentas Sladkevičus ar pārējiem šīs kaimiņu zemes biskupiem. Ar gandarījumu šodien mēs redzam savā vidū arī mūsu jaunās valdības pārstāvjus, augstākās padomes un ministru padomes priekšstādētājus ar saviem pavadoņiem. No Vatikāna saņemt šāda telegrama. Sakarā ar ļoti cienījamā baznīcas tēva Rīgas un Liepājas diecešu garīgā gana mūsu godājamā brāļa Juliana kardināla Vaivoda pēdējo slimību un kristīgo nāvi visai Latvijas ticīgai tautai mēs apliecinām visdziļāko līdzjūtību, izsakam mūsu apbrīnu par viņa ticīgo un ilgo darbību, panākumiem bagātajā apostulātā. Ar lielu gandarījumu atceramies viņa īpašos nopelnus savas tautas priekšā un evaņģēlijas sludināšanā, un mēs izlūdzamies viņam mūžīgo mieru, Dieva valstībā un pārpilnu atalgojumu par viņa labajiem darbiem. Pāvests Jānis Pāvils II. Debesu valstībā vietu tam dāvā. Mēs tevi lūdzam, mūsu Dievs. Ļauj viņam skatīt
redzīt tavu dievišķo vaigu. Mēs tevi lūdzam, mūsu Dievs. Savas baznīcas lūgšanas žēlīgi pieņem. Mēs tevi lūdzam, mūsu Dievs. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam atbrīvo no visām vainām savu īpašo kalpu aizgājēju Juliānu, lai viņš, kas šai dzīvē sekoja Kristum, varētu līdz ar svētājiem priecāties augšām celšanās godībā caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Aizgājēji godina pareizticīgo priesteri. Ko tu, Kristus, mūsu Dievs, esi sava aizmigušajā kalpā, augsti svētītā, kardināla bīskapa Juliāna, dzīvību dusēšana un augšām celšanās, un mēs godu dodam Tev tavam, bez iesakuma esošajam Tēvam un Tavam izsvētajam, labajam un dzīvu darošajam gāram tagad vienmēr un mūžīgi mūžām. Amen. Svētīgā aizmigšanā mūžīgu svētlaimīgu dūsu, dod Kungs savam aizmigušam kalpam, kardinālam bīskapam Juliānam, un dāvī viņam mūžīgu iemīņu. Aporta infeliz, descansi in pace. Domine exaudi orationem meam. Deus Piter Apostolicos, sacerdotes, famosos tuos, pontificari es cardinali, dignitate, pesisti vigilia, presta primus, ut et aurum, quoque perpetuum regentur consortium, per Christum Dominum nostrum. Amen.
kardināls Vaivods priesterībā aizvadījis 72 gadus, 26 bijis bīskaps, pirms 7 gadiem no Romas pāvesta Jāņa Pāvila II iecelts par kardinālu. Nu viņš ir saposies pēdējai gaitai uz mūža māju. Bet šeit ritēja viņa dzīves pēdējie gadi. Šeit viņš vadīja savas pēdējās dienas un mirkļus. Šajā kapelā skanēja viņa pēdējās lūgšanas. Kopš semināra laikiem Pēterpilī Julians Vaivods rakstīja dienas grāmatu latgaliski, tā tolaika gadsimta sākumā patstāvīgi mācīdamies dzimto latviešu valodu. Vēlāk līdzās garīga satura un mācību grāmatām tappa arī dienas grāmata 7 mēneši Liepājas cietoksnī. Te nav nekā sevišķi liela, bet nav arī maza. 1945. gads. Tik daudz jau prom no dzimtenes, un man nāk prātā Ritas Liepas vēstule no mājām. Ir cilvēki, kas tais brīžos, kad sirds pārplūst aumaļām, vairās izrunāt vārdu mīlestība. Un tā mēs, dzīvodami svešas zemes pajumtē, vairāmies pieminēt vārdu mājas. Mūsu saule ir palikusi mājās, un lai kā baidāmies šo vārdu piesaukt, katrs domās atgriežas pie savas liekšņa. Kaut tā varbūt vairs nav, varbūt. Pat tāds, kas lūkodamies pacelties pāri iedzimtībai un jūtām, dēvēdamies par pasaules pilsoni, klusuma brīžos atgriežas savās īstajās mājās dzimtenē. Un vai tiem nekautrīviem svešiniekiem, kas nākdami no austrumiem, tagad ieplētušies pamestos latviešu mājokļos, tiem jāsajūt īstenā saimnieka klātbūtne un mūžīgā atgriešanās. Bet mēs vairāmies piesaukt māju, ko saules vietā ar savu baigo gruzdumu apspīd sarkanā zvaigzne. Vēstuli no mājām nes tik daudz prieka, ka šejienieši, tverdamies pagrabos no lidmašīnu bumbām, par glābjamu dārgumu kopā ar latviešu grāmatu ņem līdzi arī vēstuli no mājām. Mums ir tikai viena vēlēšanās. Rakstiet biežāk, rakstiet vairāk, rakstiet arī par savu grūtumu. Ļaujiet mums dzīvot ar jums. Reiz tomēr pienāks arī tā vēstule, kas varēs teikt: atgriezieties. Berlīnē 1945. gada janvārī Rita Liepa. Lūdzu godājamai autorei piedošanu, ka bez atļaujas iedrošinošo šo vēstuli ievietot manā dienas grāmatā. Daru to ne tāpēc, ka gribētu pušķoties ar svešiem ziediem, lai gan šī vēstule būs tiešām kā rozes starp manu rakstu ērkšķiem. Dienas grāmatā atzīmēju visu, kas mūsu pašreizējos apstākļos atzīmēšanas vērts. Varbūt manas piezīmes ilgāk saglabāsies nekā jūsu, godājumā rakstniece, rokraksts redakcijā un tēvijas numurs. Manos 50 gados ir pārdzīvoti 3 kari – Japānas Pirmais pasaules karš un Vispasaules karš. Vai tad nu nepietiks viena cilvēka mūžam? Un cik valdība manā mūžā nav mainījušās? Piedzimu un mācījos cara laikā. Kā jauniesvētīts mācītājs 18. gada pavasarī atgriezos dzimtenē, kur valdīja okupācija. 18. gada rudenī Latgalē, kur strādāju Aglonā. Patstāvīgās Latvijas valsts laikā ceļoju no vienas dzimtenes draudzes uz otru, kamēr 1938. gadā tiku pārcelts uz Liepāju. Te sagaidīju un pavadīju padomju iekārtu. Te kaut ar mokām, bet pārdzīvoju vācu okupācijas laiku.
Dievs mani pasargāja no tās nelaimes, kādā iekrita mans bīskaps, kam vajadzēja arestanta lomā doties uz svešu zemi. Lai labais Dievs man piešķir atlikušo dzīves vakaru, mierīgi nodzīvot savā zemē un nogulties Latvijas smiltājā. Tukšs ir viņa eminences Juliāna kardināla vaivoda tronis Svētā Jēkaba katedrālē Rīgā, un no pāvesta atvēlētajā 4 kronāto mocekļu bazilikā Romā, šeit, Aglonā, Vissvētākās Jaunavas Marijas bazilikā, Latvijas katoļu svētceļojuma vietā, būs viņa mūžīgā miera māja, kā viņš pats to bija vēlējies. Atvadu dievkalpojumu Aglonā vadīs pāvesta delegāts Polijas primas Jozefs kardināls Glemps. Fratres, agnoscamus peccata nostra ud aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor de omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremus. Daque sumus omnipotens Deus ut famulus tuus, Julianus cardinalis noster, cui familiae tue curam tradidisti, cum multiplicis laboris fructu, gaudia Domini sui ingrediatur eterna, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Atvadās pāvesta nuncijs Francesco Colasuono. Veneriamo anche e rispettiamo e diamo un tributo di omaggio alla sua venerata salma. Un tagad, kad esam lūgušies, vai kad lūdzamies par viņa dvēseli, mēs atdodam godu arī viņa mirstīgajām atliekām. Tutti possiamo vedere il suo volto sereno e composto, nonostante la tragedia della morte. Neskatoties uz nāves traģēdiju, kas skārusi viņu, mēs redzam viņa vaigu, mierīgu un sakopotu. Recitējot psalmu, mēs atgādinājām tos vārdus: es ticu, ka mans pestītājs dzīvo, un es redzēšu viņu. Atvadās arhibīskaps Kārlis Gailītis. Mēs šos vārdus pilnībā varam attiecināt uz Juliāna
kardināla vaivoda nostaigāto priestera kalpošanas ceļu. Un šī viņa kalpošana ir bijusi nepieciešama ar to, ka mēs cilvēki, būdami ieslēgti savā ikdienas dzīvē, bieži vien aizmirstam to, ka īstenībā mums dzīve ikvienam dod mūžīgais. To, ko ir atzinis apostols Pāvils. Ar lepnumu sirdīs jāatceras savs pirmais kardināls. Visus savus 95 gadus viņš izgāja ar brīvību sirdī. Viņš pieredzēja tos laikus, kad mūsu tauta ieguva savu brīvību, un paldies Dievam, viņš piedzīvoja to laiku, kad tauta sāk atdot savu brīvību. Valdības vārdā atvadījās augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks Krasteņa kungs. Mierā aizgājušā kardinālā vaivodā dvēseles mieru, lūgsim Dievu skaitīdami Tēvs mūsu. Tēvs mūsu, kad esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tavs vārds. Pēdējos atvadu vārdus teica bīskaps Vilhelms Ņukšs. Viņam nevienu reizi bija jāatkārto apustuļa Pāvila vārdi: es visu varu tanī, kurš mani stiprina. Un Dievs viņu stiprināja ilgiem mūža un darbības gadiem. Labāki laiki mūsu tautai ir atnākuši. To sākumu Dievs ļāva pieredzēt arī mūsu kardinālam. To nākšanā bija arī viņa nopelns, sevišķi tad, kad 1983. gadā pāvests Jānis Pāvils II viņu iecēla par Svētās Romas katoļu baznīcas kardinālu, un kad viņš kā kardināls Latvijas vārdu iznesa plašajā pasaulē. Yeah.
un mirsi.